Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mīļie draugi, mani sauc priesteris Jēkabs Rodions Doļa, un es gribu aicināt jūs doties man līdzi svētceļojumā uz Krāslavu. Jā, viena no attālākām pilsētām no Rīgas, taču ārkārtīgi skaista. Un Krāslava, kas ir ainaviska, kas ir sena, kas rota Augšdaugavu un kur aizsākas arī Daugavas 7 loki. Tā pilsēta ir ārkārtīgi skaista barokāla baznīca, kur vairāk jau kā 200 gadus glabājas pāvesta atsūtītas no Romas svētā Donāta pirmocekļa relikvijas. Un viņa godam pāvests iedibināja svētkus, kas šogad būs svinēti jūlija 1. svētdienā. Mīļie draugi, dodieties mums līdzi no Rīgas ar organizēto svētceļojuma grupu. Mēs apskatīsim pilsētu, ieraudzīsim grāfu Plāteru pili, kas arī gribēja, lai šī mocekļa relikvijas būtu Krāslava. Tad mēs piedalīsimies bīskapa vadītajā dievkalpojumā, piedalīsimies arī ārkārtīgi koša un svinīgā procesijā, kas arī apstāsies Svētā Donāta relikviju kapelā. Un pēc svētku dievkalpojuma saņēmuši svētību, mēs dosimies pusdienu Zirgu sētā klājumi. Mīļie draugi, vairāk informācijas un pieteikšanas svētceļojums.lv. Svētceļosim kā cerības svētcenieki pa mūsu Tēvzemes svētvietām. Uz tikšanos Krāslavā!